Aci pret aci, zobu pret zobu. Bībelē ir atrodami šādi vārdi. Daudziem cilvēkiem šādi vārdi nepatīk un šķiet atbaidoši. Mēs sāksim tematu sēriju un centīsimies noskaidrot, kas tie ir par vārdiem, kur viņi ir atrodami Bībelē, kādā kontekstā tie ir lietoti. 2. Mūzes grāmatā 21. nodaļas 1. pants sākas ar šādiem vārdiem. Šīs ir tās tiesas. Jeb jaunajā latviešu tulkojumā šie ir likumi. Tiesas jeb likumi senēbrēju pamatvalodā, oriģināla valodā ir lietots vārds mišpāt. Tātad senēbrēju tekstā ir lietots vārds mišpāt. Šīs ir tās tiesas, mišpāt. Šie ir likumi, mišpāt. Toras likumus, kuri ir uzrakstīti 2. Mūzes grāmatā no 21. nodaļas līdz 24. nodaļai, oriģinālā sauc par mišpāt. Vecajā derībā šis vārds ir lietots 421 reizi. Torā ir uzrakstīti likumi, kuri ir ļoti labi zināmi, taču kurus pārfrāzē nepareizi. Ir likumi, kurus regulāri mēdz sagrozīt. Te ir atrodami likumi, kuri daudziem šķiet dīvaini. Izlasīsim 3 vietas no Toras jeb Mūzes grāmatām. Pirmā vieta ir no 2. Mūzes grāmatas 21. nodaļas 22. līdz 25. panti. Ja vīri kaujas un sasit grūtu sievu, ka noiet auglis, bet citas vainas nav, tad lai tos soda ar naudas sodu, ko uzliek tās sievas vīrs. Tas, lai tiek samaksāts, kā piespriests. Bet, ja ir kāda vaina, tad tu dod dzīvību pret dzīvību, aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju, apdegumu pret apdegumu, brūci pret brūci, sitienu pret sitienu. Otra rakstu vieta ir atrodama 3. Mūzes grāmatā 24. nodaļā, 19. un 20. panti. Ik viens, kas sakropļo savu tuvāko, lai tam tiek darīts, kā viņš pats darīja. Lūzumu pret lūzumu, aci pret aci, zobu pret zobu, kā viņš kādu cilvēku sakropļojas, tā lai pats tiek sakropļots. Un 3. rakstu vieta ir atrodama 5. Mūzes grāmatā 19. nodaļā. Lasām no 16. līdz 21. pantam. Ja pret kādu liecina ļauns liecinieks un grib to apsūdzēt noziegumā, tad lai abas puses, kam strīds, izstrīd to kunga priekšā un priesteru un tiesnešu priekšā, kas būs tajā laikā. Lai tiesneši izmeklē labi, un redzi, ja tas liecinieks ir viltus liecinieks, un viņš ir melīgi apsūdzējis savu brāli, tad dariet viņam to, ko viņš bija nodomājis darīt savam brālim. Tā tev būs iznīdēt ļaunumu no sava vidus. Pārējie, lai klausās, bīstas un vairs nekad nedara šādu ļaunumu jūsu vidū. Lai tev nav viņa žēl, dzīvība pret dzīvību, aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju. Lūk, šīs 3 rakstu vietas, kuras mēs tagad izpētīsim. Parastā reakcija izlasot šos vārdus ir, cik cietsirdīgi bija šie vecās derības likumi. Tie mācīja atriepties, tie kultivēja naidu attiecībā uz ienaidniekiem, kuri tev ir nodarījuši pāri. Tāda ir pārsvarā pirmā reakcija, izlasot šādus Toras tekstus. Un tāpēc jaunās derības laikā, kā daudzi uzskata, vajag pieturēties pie norādījumiem, kuri ir atrodami Mateja evaņģēlijā, 5. nodaļā, 38. un 39. pantā.
Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu, bet es jums saku, nestājieties pretim ļaunumam. Ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagriez arī otru. Tipiska reakcija. Paldies Dievam! Atnāca Jēzus Kristus un izmainīja asiņainos vecās derības likumus. Pirms izpētīsim šīs rakstu vietas, vispirms ieskatīsimies vēsturē. Šis princips, aci pret aci, zobu pret zobu, bija zināms daudzām senatnes tautām. Piemēram, pazīstamais grieķu filozofs Aristoteles savā 10 sējumu grāmatā Nikomahejiešu ētika atzīmē, ka šis princips aci pret aci un zobu pret zobu tika pieņemts un praktizēts grieķu novirzienā, ko sauca par pitagoriešiem. Tie bija Pitagora sekotāji. Citā vēsturiskā avotā, citā gadījumā, Atēnās cilvēks vārdā Salons ieviesa šo principu pilsētas pārvaldības likumos. Tās bija tās saucamās Salona reformas. Tāpat arī ir jāpiemina romieši. Senie romieši šo principu aci pret aci un zobu pret zobu ievies tā saucamajos 12 tabulu likumos. Šis likuma krājums tika pieņemts 5. gadsimta vidū pirms Kristus. Šie likumi bija uzrakstīti uz 12 plāksnēm, sākumā šīs plāksnes bija no koka, vēlāk no vara, un šīs plāksnes tika izliktas pilsēta laukumā. Gan grieķi, gan romieši, nebija taču barbaru tautas. Tātad gan grieķi, kurus neuzskata par barbariem, tieši otrādi viņi ir devuši daudzus zinātniskus terminus, gan romieši, kuri ielika pamatus jurisprudencei, kas tiek izmantota visās mūsdienu rietumu valstu likumdošanās, viņi visi lietoja šo principu aci pret aci, zobu pret zobu. Un tas nebija atriebības likums, kur katrs dara ko un kā grib. Acīm redzot, tas nebija kaut kas barbarisks pēc savas dabas, jo šie senās pasaules gaišākie prāti uzskatīja, ka tieši tā būtu jārīkojas. Arī Bībelē nav teikts, ka katrs var iet un atriepties pāri darītājam. Tā ir pavirša, ļoti pavirša Bībeles teksta interpretācija. Paskatīsimies tagad uz šo vārda nozīmi Torā, jeb Mūzes grāmatās. Cilvēks, kas nekad nav iedziļinājies tematā un lasa Jēzus vārdus aci pret aci un zobu pret zobu, bet es jums saku, nepretojieties ļaunumam, kāda situācija cilvēks parasti tad iztēlojas? Kautiņš, 2 cilvēki briesmīgi sastrīdējušies, un viens izsit otram zobu. Un tad cilvēki iedomājas, ka Tora dod cietušajam tiesības pagriezties un pāri darītājam arī izsist zobu. Ja man roku kāds salauž, tad man ir tiesības arī salauzt roku pāri darītājam. Šķiet, ka šie likumi regulē individu savstarpējās attiecības, savstarpējos konfliktos. Ja tevi apdedzināja, kas tev jādara? Apdedzini pāri darītāju, lai atceras. Un tā mēs redzam pirmo kļūdaino uzskatu, cenšoties saprast šos Toras likumus. Nekad nesteidzies nopelt to, ko tu nesaproti. Nemeklē Bībelē kļūdas. Esi pacietīgs, lūdz, pēti, meklē atbildes. Uz dažiem jautājumiem tu saņēmis atbildes pēc vairākiem gadiem pat. To es zinu no personīgās pieredzes. Bet galvenais, šo likumu autors nav kaut kāds vecās derības dievs, kurš mums nepatīk, un tāpēc varam būt sajūsmā par jaunās derības Jēzu. Neskrien līdzi paviršai kristietībai.
Nesteidzies kratīt galvu, līdz izdzirdi vārdus vecā derība, jo skrienot līdzi kristīgajiem propagandistiem, tu pats iespējams neesi iemācījies pētīt Bībeli un neesi personīgi noskaidrojis, kas ir vecā derība un kas ir jaunā derība. Tu klausies un droši vien domā, ko viņš tur runā. Es zinu, kas ir vecā un kas jaunā derība. Ja tev kas tāds ienācis prātā, tad ieklausies šajā vienā teikumā. Esi gatavs? Vecā derība nav Bībeles pirmā daļa sastāvoša no 39 grāmatām. Jaunā derība nav Bībeles otrā daļa, kura sastāv no 27 grāmatām. Pēti Bībeli un personīgi pats noskaidro, ko šie jēdzieni nozīmē pašā Bībeles tekstā. Šis būs otrais temats, kurā mēs turpināsim noskaidrot, ko Bībelē nozīmē vārdi aci pret aci, zobu pret zobu. Kas patiesībā ir teikts šajos otrās Mūzes grāmatas likumos, kurus sauc par mišpāt oriģinālā? Otrā Mūzes 21. nodaļā lasam 22. pantu. Ja vīri kaujas un sasit grūtu sievu, ka noiet auglis, bet citas vainas nav, tad lai to soda ar naudas sodu, ko uzliek tās sievas vīrs, tas, lai tiek samaksāts kā piespriests pēc šķīrētiesneša atzinuma. Kas uzliek soda naudu? Vīrs. Kādu summu nosauks vīrs, tā jāmaksā. Vai te ir aprakstīta privāta vienošanās? Tā vismaz izskatās. Iedomāsies cilvēks paprasīt 10 000 eiro, un viss, un tev ir jāmaksā. Vienalga, kuru tulkojumu mēs lasām latviešu valodā, tie ir diezgan neprecīzi. Mēģiniet pētīt Bībeli oriģinālu valodās. Ar internetu un Bībeles programmu palīdzību mūsdienās to izdarīt ir diezgan viegli. Es biju pietiekami zinātkārs vai varbūt zinkārīgs, tādēļ pārskatīju apmēram 40 dažādus angļu Bībeles tulkojumus, lai ieraudzītu, kā šis 22. pants tiek tulkots. Ieskatījos arī vācu, holandiešu, latīņu tulkojumos, un jāsaka, ka lielākā daļa tulkojumu bija diezgan precīzi. Un mirkli vēlāk es parādīšu, kā var saprast, kurš tulkojums ir precīzs un kurš tāds nav. Piemēram, izcelšu vienu no angļu tulkojumiem, to saucamo angļu standarta versiju. Latviski to varētu pārtulkot šādi. Kad vīrieši cīnās un sit grūtnieci, lai viņas bērni iznāktu ārā, bet nekas nenotiek, tad tam, kas viņu sitis, noteikti tiks uzlikts naudas sods, kā sievietes vīrs viņam uzliek, un viņš maksās, kā tiesneši noteiks. Lūk, šajā tulkojumā ir redzams, ka jāmaksā būs tik, cik noteiks tiesneši, un tā arī ir rakstīts oriģinālā. Vīram nav tiesības pateikt, tu man maksās tik un tik. Vīrs var vēlēties saņemt zinām naudas summu, bet galējo lēmumu noteiks tiesneši. Vai tu zināji, ka Mūzes laikā bija tiesa sistēma? Šo faktu tu nevari ignorēt, skaidrojot šo jēdzienu acs pret acs, zobu pret zobu. Ja tu to ignorē, tu pilnīgi noteikti nonāks pie aplamiem secinājumiem. Taisnības mēraukla nebija atdota privāta persona rokās. Šie likumi bija doti, lai regulētu tiesu darbu. Šie likumi bija doti, lai tiesneši zinātu, pēc kāda principa rīkoties. Un tā, ja tev izsed zobu, kas tev jādara? Jāiet ir uz tiesu. Un kad tiesa izlems, tad šo lēmumu būs jāpilda. Nav šeit atriebības personīgā līmenī. Cilvēkam pašam nav tiesība izlemt, cik būs jāmaksā vai arī kāds būs sods.
ir nepieciešams iet cauri tiesas instancei. Tālāk nākamā rakstvieta. 3. Mūzes grāmatā 24. nodaļa. Ik viens, kas sakropļo savu tuvāko, lai tam tiek darīts, kā viņš pats darīja. Lūzumu pret lūzumu, aci pret aci, zobu pret zobu, kā viņš kādu cilvēku sakropļojas, tā lai pats tiek sakropļots. Īstenībā jaunā latviešu tulkojumā šo frāzi negribās pat lasīt. Oriģinālā ir rakstīts taisnīgi atmaksājiet. Lasam tālāk. Kas lopu nosit, lopa nāvi var izpirkt, bet kas nosit cilvēku, tam ir jāmirst. Lai pie jums ir vienādi taisns likums, mišpāt, kā svešiniekam, tā iedzimtajam, jo es esmu tas kungs, jūsu Dievs. Tātad, kur jautājumi jārisina? Tiesas instancē. Pēc kāda likuma tiesās? Pēc mišpāt. Pēc šī taisnīgā likuma, par kur iet runa 22. pantā. Starp citu, Latvijā ir tiesas sistēma. Latvijā ir likumi. Protams, ka ir. Ir civil likums, ir krimināla likums, ir rajona tiesas, ja apstrīd, tad apgabala tiesas, nākamais līmenis augstākā tiesa. Visās civilizētās valstīs ir tādi likumi un tādas tiesas. Tātad 3. Mūzes grāmatas 24. nodaļa arī runā par tiesvedību konfliktu gadījumos. Un pēdējā, 3. vieta 5. Mūzes grāmatā 19. nodaļā. Lai nostājas abi vīri, kuru starpā ir nesaskaņas, tā kunga priekšā, priesteru un tiesnešu priekšā, kas tanī laikā būs, un tiesneši, lai lietu pamatīgi izmeklē. Un tālāk tiesneši pieņem lēmumu. Tātad pirmais, kas jāatzīmē, Tora nedod tiesības privātpersonai, jeb civilajam pašam lemt, kāds būs sods tam, kas man ir pāri nodarījis. Man, saskaņā ar Toru, nav tiesība atriepties. Man nav tiesības sodīt. Man ir jāgriežas tiesā. Ko šī sakarībā mācīja Jēzus, jeb kā ebreji lietoja vārdiņu Ješua. Lasam Mateja evaņģēlija 5. nodaļā. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā, jeb oriģinālā sinedrijā. Tātad ir dažādi tiesas līmeņi. Bet kas saka bezdievs, tas sodāms elles ugunī. Jēzus uzskatīja, ka jautājumi ir jārisina tiesvedības ceļā. Tātad, kā bija jārīkojas tiem, kas vēlējās dzīvot saskaņā ar Toru? Bija tiesas, bija jārīkojas oficiāli. Bet ja es iekļūstu nepatikšanās, man ir pāri nodarīts, un es sēžu tagad un domāju, kā man rīkoties. Dievbijīgam cilvēkam tad varēja nākt prātā padomas no 3. Mūzes grāmatas 19. nodaļas 18. panta. Tev nebūs atriepties. Nedz nemitīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Es esmu tas kungs. Bija atļauts atriepties vecajā derībā? Konkrēts aizliegums bija. Atriebība nav tava darīšana. Ir tiesas, ir speciāli cilvēki, kuri šos jautājumus kārto. Te ir vārdi, kurus Jēzus citēja. 3. Mūzes 19. nodaļas 18. pantu. Jēzus teica, kā rakstīts Mateja 22:39, otrs augstākais balsas ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Viņš nocitēja 3. Mūzes 19. nodaļu. Jēzus nepaziņoja jaunu mīlestības likumu.
Jēzus citēja šos divus augstākos mīlestības baušļus, mīli Dievu un mīli savu tuvāko, abus tos citēja no Toras, jeb Mūzes grāmatām. Jēzus pats deva šos Toras likumus savai tautai. Jēzus visos laikos bija starpnieks šīs saiknes starp debesīm un zemi. Bet kā ir ar to Jēzus paziņojumu, ka tev jāpagriež otrs vaigs? Vai vecajā derībā, jeb Tanahā, ir kaut kas par to teikts? Jeb Jēzus vismaz šo ir ieteicis kā jaunu alternatīvu acī pret aci. Jeremijas rauda dziesma 3. nodaļa, 27. un 30. panti. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes, lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas pa pilnam. Ko Jeremija raksta, ko ir labi darīt? Pagriezt savu vaigu sitējam. Lūk, personīgais līmenis. Tora saka tev konkrēti personīgi, neatriebies. Tanah saka, pagriez savu vaigu. Un kas attiecas uz tiesu? Tiesai jādarbojas pēc principa aci pret aci, zobu pret zobu. Tiesai jābūt taisnīgai. Aci pret aci, zobu pret zobu. Jurisprudencē šo likumu sauc par taliona likumu, jeb taliona princips, latīniski lex talionis, burtiski tulkojot atriebības likums. Tas ir daļa no mišpāt, no civil likuma vai krimināla likuma, kā mēs to šodien nosauktu. Tāpat kā mums ir šie likumi, tāpat arī vecās derības Dievu tautai bija šie likumi, un šo likumu nosaukums bija mišpāt. Taliona likums, tas ir latīniski, tas ir samērīgas atriebības likums, ekvivalenta atmaksa. Tiesnesis nevarēja uzlikt smagāku sodu nekā nodarītais pārkāpums. Kamēr grieķu un romiešu tiesu sistēmās taliona princips tikai attīstījās, tikmēr Jēzus izvedis savu tautu no Ēģiptes verdzības. Jēzus savai tautai deva šos likumus vispilnīgākajā izpausmē. Un īstenībā šie likumi bija atgādinājums. Jūs esat šos likumus aizmirsuši 400 gadu ilgajā verdzības laikā Ēģiptē. Jēzus šos likumus atgādināja, jo tie ir pieminēti arī 1. Mūzes grāmatā. Bieži cilvēki šausminās par to, ka esmu palaidnīgi dzīvojis. Dievs tagad grēcinieki dedzinās elles mūžīgajās ugunīs. Un tad izdara nākamo secinājumu. Tad jau Hitlers ir labāks par Dievu. Hitlers atņēma dzīvības un viss, bet Dievs mocīs mūžīgi. Esiet uzmanīgi ar uzskatiem, kuri ir jūsu pašu, bet pierakstāt Dievam. Ja Dievs īstenos nesamērīgu atriebību, tad tāds Dievs man nav vajadzīgs. Manā Bībelē tomēr ir rakstīts, ka Jēzus ir devis taisnīgus likumus, vai tie būtu mišpat likumi vai morāles 10 baušļu likumi. Jēzus arī tiesās taisnīgi, ievērojot samērības principu. Viņš savus likumus arī pats ievēro. Līdzīgs jautājums uzstādīja arī sentēvs Ābrahāms. Viņš teica, vai visas pasaules soģis nedarīs taisni? Oriģinālā tur ir rakstīts šādi, vai visas pasaules soģis netiesās saskaņā ar mišpāt? Dievs rīkosies taisnīgi. Jēzus nepārkāps pats savu paziņoto talionu likumu, tev nebūs atriepties. Man nebūs jādeg elles mūžīgajās ugunīs. Tā ir Dieva ienaidnieka propaganda. Lai panāktu, ka mēs Dievu ienīstam, tā arī nepaspējuši viņu iepazīt. Un tā ir pienākusi kārt 3. daļai jautājumā, kur mēs Bībelē mēģinām noskaidrot, ko nozīmē vārdi aci pret aci, zobu pret zobu. Tagad paskatīsimies, kā tieši šiem likumiem bija jāīstenojas.
Lasam atkal 2. Mūzes grāmatā, 21. nodaļā, 22. pantu. Ja vīri kaujas un sasit grūtu sievu, ka noiet auglis, bet citas vainas nav, tāda lai un tā tālāk. Kā mēs saprotam, kas notiek ar bērniņu? Iet bojā. Krieviski ir lietots vārds vīkiņet no vārda vīkideš. Tā tad var saprast, bērns iet bojā, bet mātē nekas slikts nav noticis. Tomēr šeit mums ir jānoskaidro, par ko īsti iet runa. Šī frāze, viņas auglis noiet, un vīkiņet. Šī frāze neatspoguļo to, par ko Tora runā oriģinālā. Oriģinālā ir darbības vārds jacā. Jacā nozīmē iet, iziet. Tālāk nākamais vārds ir jelēd, kas nozīmē dēls, bērns, bērniņš. Šis vārds jelēd tiek lietots daudzskaitļa formā. Burtiski tulkojot frāze viņas auglis noiet nozīmē izies viņas bērni. Darbības vārds jacā nekur visā vecajā derībā netiek izmantots, lai aprakstītu spontāno abortu. Vīkidiš. 1. Mūzes 25. nodaļā lasām. Tad pirmais iznāca jacā. Viss sarkans kā spalvains apģērbs, tāpēc tie nosauca viņa vārdu Ēsaus. Tātad, saskaņā ar šo tekstu, ko jacā nozīmē? Dzemdības. Bet, lai aprakstītu spontāno abortu, oriģinālā tiek izmantots pilnīgi cits termins. Tātad 2. Mūzes 21. nodaļā 22. pantā nav vārda spontānais aborts. Ir teikts, viņas bērni izies. Lūk, kā šī frāze ir tulkota dažādos angļu bībeles tulkojumos. Visos šajos tulkojumos var redzēt, ka runa iet par priekšlaicīgām dzemdībām. Tā mēs esam apskatījuši gadījumu, kurš ir prologs likumam aci pret aci, zobu pret zobu. Kā jūdaismā šo likumu saprot? Citēšu Rašī komentāru. Dzīvība pret dzīvību. Tas nozīmē naudas atlīdzību un ne dzīvību kā tādu, jo netīšām nogalinājis citu, kā konkrētā gadījumā, tāds cilvēks nav pakļaujams nāves sodam. Viņš maksā nogalinātā mantiniekiem sāpju naudu. Kas te ir teikts? Tas, kas ir sitis grūtnieci, viņš ir slepkava? Bija viņam nodoms nogalināt bērnu mātes miesās? Nē, tas notika netīšām. Un ja tas ir negadījums, tad viņām nav slepkavības vaina. Un Tora tādā gadījumā saka, sabiedrībai viņš ir jāglābj no negodīgas, impulsīvas un karstasanīgas atriebības. Te runa iet par materiālu kompensāciju. Lūk, kā to saka šis ebreju Toras pārzinātājs Rašī. Vēl mēs varam paskatīties uz kontekstu. 2. Mūzes 21. nodaļā lasām no 12. panta. Kas sit cilvēku tā, ka tas mirst, tas sodāms ar nāvi. Taču, ja tas nav tam ar nolūku uzglūnējis, bet Dievs viņa rokai tā licis gadīties, tad es noteikšu tev vietu, kur tas, šis netīšais slepkava, var bēgt. Bet ja kāds ļaunprātīgi rīkosies pret savu tuvāku, to ar viltu nogalinādams, tad lai arī viņu paņem no mana altāra, ka tas mirst. Tātad šajā pašā nodaļā tiek rādīta atšķirība starp tīšu un netīšu slepkavību. Mūsu gadījumā acīm redzami viss notiek netīši. Lasu tālāk Raši komentāru daļai, kura saucas aci pret aci.
Cilvēks, kurš izsit otram cilvēkam aci, dod atlīdzību par aci, un tā jādara visos uzskaitītos gadījumos. Nav jāizņem no vainīgā tāda pati ķermeņa sastāvdaļa. Tātad runa iet par naudas kompensāciju. Princips mēru pret mēru, aci pret aci, tika izmantots seno laiku tautās. Dažās zemēs šis princips tiek izmantots vēl joprojām. Torā šis princips burtiskā nozīmē tiek izmantots tikai slepkavības gadījumā. 4. Mūzes 35. nodaļā 31. pants. Jums arī nav jāņem izpirkšanas maksa par slepkavu, kas ir nāvi pelnījis, jo tādam ir jāmirst. Ja bija tīša slepkavība, tad soda mērs ir dzīvību pret dzīvību. No citiem Toras tekstiem ir skaidrs, ka visos citos gadījumos, kur kādam fiziski ir nodarīts pāri, bet nav iestājusies nāve, ir jāatrod naudas izmaksas veids. Vainīgajam ir jākompensē pāri nodarījums. Torā sacītais aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju ir jāsaprot kā prasību atlīdzināt cietušajam par pāri darījumu, samaksājot naudas sodu tādā summā, kur uzliek tiesneši, novērtējot veselības kaitējumu, darba spēju zudumu. Šis viedoklis sakrīt ar kontekstu. Šajā pašā 2. Mūzes 21. nodaļā lasam 18. panta. Un ja vīri ir saķildojušies un viens otru sit ar akmeni vai ar dūri, ka tas nemirst, bet tam uz gultas jāguļ. Ja tas var piecelties un staigāt pa lauku ar spieķi, tad tas, kas viņu sita, lai ir bez vainas. Jeb tas nozīmē, nav vainīgs slepkavībā. Tikai tam jādod atlīdzība par bezdarba laiku un jāgādā par viņa dziedināšanu. Un ja vīri ir saķildojušies un viens otru sit ar akmeni saskaņā ar seklo, tradicionālo bībeles skaidrojumu, kas jādara apbižotajam? Jāņem akmens un jābliež pretī. Tora neliek nodarīt pāri vainīgajam tādā pašā mērā, kā tas tev ir nodarījis. Tora saka, ka ir jāatlīdzina izvesļošanās, jāatlīdzina bezdarba laiks. Tāds ir Toras princips. Runa iet par materiālu, finansiālu kompensāciju. Paskatīsimies tagad, vai bija atšķirība starp to, ko runāja Jēzus un to, ko ir uzrakstījis Mūzes. Jautājums. Kam dots 2. Mūzes grāmatas 21. nodaļas likums? Pāri darītājam vai tam, kam pāri nodarīts? Vēlreiz 2. Mūzes 21. nodaļa 22. pants. Ja vīri kaujas un sasit grūtu sievu, ka noiet auglis, bet citas vainas nav, tad lai to soda ar naudas sodu, ko uzliek tās sievas vīrs, tas lai tiek samaksāts, kā piespriests pēc šķīrē tiesneša atzinuma. Atslēga vārds nahēn. Tas nozīmē atdod, jeb samaksā. Kam veltīt šie vārdi? Protams, ka pāri darītājam. 2. Mūzes 21. nodaļa stāsta par to, kas jādara tam cilvēkam, kurš ir izrādījies vainīgs. Viņam ir jāatdod. Tas nozīmē, viņam ir materiāli jākompensē. Tagad sakiet lūdzu, kam Jēzus vārdi bija adresēti? Izlasām vēlreiz Matejā 5. nodaļā. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, aci pret aci un zobu pret zobu, bet es jums saku, nestājieties pretim ļaunumam. Ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagriez arī otru. Kam šie vārdi ir adresēti? Pāri darītājiem vai tam, kam pāri nodarīts? Jēzus runā par tiem, kam ir pāri nodarīts. Ja tev sit vienā vaigā, tad tu,
kam pāri nodarīts, pagriez arī otru vaiga. Ir skaidri redzams, ka pēc būtības, pēc adresātiem šie vārdi, ko raksta Mūzes un ko saka Jēzus, nav un nevar būt konfliktā, jo Tora saka, kas jādara vainīgajam, bet Jēzus saka, kas jādara cietušajam. Un mēs jau noskaidrojām, ka Tora ļoti skaidri saka cietušajam, neatrieb. Vainīgajam ir jāmaksā sāpju nauda. Kristus saka, ej uz tiesu, ej uz Sinedriju, jeb augstāko tiesu. Kristus saka, cietušajam nav jānodarbojas ar atriepšanu. Vienādi runā gan Tora, gan Kristus kalna svētruna. Nav pretrunu starp Toru un kalna svētrunu. Abas šīs vietas par konkrēto jautājumu runā unisonā. Jēzus saka, nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, tiekāms debesis un zeme zudīs, nezudīs neviena, ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības iekāms viss notiek. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem, un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā. Bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Vai ir saprotami Jēzus vārdi? Vai ir saprotama Jēzus attieksme pret likumu? Jāņa evaņģēlijā ir rakstīts, ko Jēzus teica. Jo, ja jūs ticētu Mūzum, jūs ticētu arī man, jo par mani viņš ir rakstījis. Bet ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsiet maniem vārdiem? Lūk, šie Jēzus vārdi. Kādas ir attiecības starp to, ko Mūzes rakstīja, un to, ko Jēzus ir teicis? Tas būtībā ir viens un tas pats. Tas, kas tic tam, ko Mūzes rakstījis, tic arī tam, ko Jēzus ir runājis. Ja tu noraidi Mūzes rakstīto, tas arī Jēzu noraidīs. Tā ņemot vērā faktus, gan arī Jēzus paziņojumus, ka Jēzus nav nācis atmest tā saucamos cietsirdīgos vecās derības likumus, jo Jēzus atnāca tos piepildīt, izpildīt, atkārtot, apstiprināt, nostiprināt, izskaidrot. Un beigās Jēzus teica saviem sekotājiem, ejiet pa visu pasauli un māciet turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tas, ko Jēzus ir pavēlējis, ir pilnīgā saskaņā ar to, ko viņš pats ir paziņojis Sinai kalnā. Jo Jēzus ir mūžīgais Dievs, kurš savos paziņojumos ir nemainīgs visos laikos. Jo Jēzus ir jaunās derības dibinātājs, par kuru mums ziņo Ebreju vēstules 8. nodaļa, ka viņš, Jēzus, ņēma savu tautu pie rokas, izveda to no Ēģiptes zemes verdzības. Pēc tam pie Sinai kalna deva visus šos daudzos dažādos likumus. Kā daudz cilvēki saka, ka esot aprēķināts, ka Torā esot 613 likumu. Bet tas ir maz, jo mūsu tautā, Latvijā, ir vairāk kā 6000 likumu. Un mēs taču neviens neiedomājamies sacīt savā sirdī, savā prātā un otram cilvēkam, ka šie likumi nav mums vajadzīgi, tie ierobežo mūsu brīvību. Mēs dzīvojam normālā sabiedrībā, kurā likumi ir vajadzīgi. Visi šie 6000 un vēl vairāk. Vēl jau vairāk šie Bībeles likumi. Toras likumu, kuru autors ir Dieva gars, kur autors ir pats Jēzus Kristus. Viņš ir devis šos likumus, lai mēs dzīvotu saskaņā ar tiem, lai mēs ļautu viņam pēc jaunās derības principa izdzīvot tos
mūsu sirdīs, manā un tavā sirdī.